Vai nepieciešams lietot kādus uztura bagātinātājus? Uztura bagātinātājiem noteikti ir sava vieta. Tie nebūtu jālieto visi pēc kārtas vai vadoties pēc tā, ko mēs redzam reklāmās, bet attiecīgos dzīves posmos vai situācijās uztura bagātinātāji noteikti ir nepieciešami. Piemēram, Latvijas iedzīvotājiem D vitamīns vai nu uzturbagātinātāja formā vai medikamentu formā būtu jāuzņem teju cauru gadu. Bērniem, pusauģiem, arī pieaugušajiem, kuriem uzturs ir ierobežots vai kādu apstākļu dēļ tiek izlaists maltītes un netiek uzņemts visas nepieciešamās uzturvielas, arī ir vērts uzturu bagātināt ar atsevišķām minerālvielām vai vitamīniem. Vai, piemēram, jūs zināt, ka zivis nekādi neēdīsiet, tad omega-3 taukskābes būtu labs papildinājums ikdienas ēdienkartei. Vēl, ja mēs domājam par grūtniecības laiku, tad arī topošai māmiņai ir nepieciešams uzņemt konkrētus uztura bagātinātājus, lai parūpētos gan par savu veselību, gan arī par mazuļa veselību. Tāpēc uztura bagātinātājiem ir sava loma ikdienas uzturā un tos būtu jālieto, es ieteiktu tos lietot saskaņā ar ārsta vai speciālista norādījumiem.